Sveiki! Šodien mēs stāstīsim, kā jātīra fotokameras matrice no putekļiem. Pirmais es pastāstīšu, ko īsti nedrīkst lietot, ko es neiesaku un daudz citi neiesaka, ir lietot visādas ierīces, kas iepūš gaisu iekšā kamerā. Tas ir saucamās klizmas un balons, kas pūš gaisu. Viņus nedrīkst lietot, jo mēs iepūšam putekļus dziļāk aiz mikroshēmām, aiz matricām, un tādā veidā putekļi tur krājās, un ar laiku bildējot visādus gadījumus, kad ir kamera uz augšu, tie putekļi var atnākt atpakaļ uz matrici. Tāpēc es iesaku to nelietot, vai lietot ļoti, ļoti rēti. Es pats dažreiz ņemu līdzi klizmu, bet varbūt lietoju tikai dažas reizes gadā, kad nekas pārējais nav par rokai. Tālāk, kas ir ieteicams lietot, ir visu pārējo, kas noņem nost putekļus no kameras matrices. Ir divu veidu tīrīšana. Ir sausā, tas ir ar visādām otiņām, un mitrā, kas noņem nost no matrices to, ko nevar sauso noņemt. Sausā tā ir otiņas un ar gaisu, kas iesūc iekšā putekļus. Pirmām kārtām ir divu veidu otiņas. Ir iespēja nopirkt parasto kvalitatīvu otiņu, tikai viņi kārtīgi jānomazgā, jo spurās ir speciāli tāda līme, vai tā kā, ne līme, bet, tur ir kaut kas iekšā, kas satur kopā to visu, tāpēc ir ļoti kārtīgi, vismaz 10 reizes ir viņi jāizmazgā, lai pēc tam, piemēram, pa stiklu kustinot, nekas nepaliktu, nekādas strīpas, pilnībā nekā. Tas ir vislētākais veids, maksā 5 lati, un otrais ir dārgākais veids jau speciālas elektriskas otiņas, kas elektrizējās ar motoriņu griežoties. Ideja tāda, ka griežoties elektrizējās spalviņas un tālāk, burtiski nepieskaroties matricai, elektrizētās spalviņas pieķer putekļus. Šito otiņu elektrizējās ar parasto gaisa saspiesto balonu, ka vienkārši uzpūš virsū, līdzīgs efekts, un tad var pa matricu kustināt. Šitas bija vienkārši, ka ir elektriskais. Viņš uzlādējās, elektrizējās, un tad pa matricu. To mēs rādīsim tālāk. Vēl ir speciāli baloni, šitādi, tikai ar savādākiem uzgaļiem. Šeit ir tāds uzgalīts tikai pārtaisīts, jo balons beidzās, un pārtaisīts. Šitas ir mehānisms, kas gaisam ļauj cirkulēt iekšā. Šeit pa trubiņu gaisa ienāk, tādā veidā iesūcot putekļus, šeit putekļi krājās. Šitādi var nopirkt, un vēlāk vienkārši pārtaisīt uzgali, ļaujot mainīt tos balonus. Jo tāds komplekts bija dārgs diezgan, bet pēc tam pārtaisot un pērkot neoriģinālos saspiestos, var droši lietot jebkurus. Tā ir tā sausā tīrīšana. Tālāk mitrā sastāv no salvetēm. Ir arī visādi ražotāji, visādas firmas, ir mitrās un sausās salvetes. Es lietoju lūk šādu sensoru svabs. Viņiem ir dažādi izmēri, jebkuram sensoram ir kropotēm, ir pilnajam, un ir šķidrums, ko uznesam uz salvetes speciālās, un tad vienkārši braucam pāri matricei. Vēl es vienmēr iesaku, pirms mēs tīram matricu, iztīrīt spoguļu to daļu. To var darīt ar otiņu vai ar gaisu, tur tas nav tik svarīgi. Un tā, pirmais pamēģināsim ar otiņu un balonu. Pirmais uzdevums ir elektrizēt matiņus uz otiņas. Uzpūšam matiņīgi mazliet elektrizējušies, un tagad vienkārši mēs pabraucam pa vairākām daļām, mēģinot tā kā putekļus dabūt ārā. Tas ir vienkārši, es iesaku to darīt gadījumā, ja mēs tīram matricu un uz spoguļi ir kaut kādi putekļi, tad viņi spoguļiem varoties ciet, var atkal nonākt virsū. Kad esam to izdarījuši, iesaku atkal uzpūst virsū otiņai, lai tie putekļi iziet no tās otiņas. Un tā, pati matrica tīrīšana. Ieejam menu, izvēlamies iespēju atvērt spoguli priekš tīrīšanas. Un lūk, spogulis ir pacelts, tur ir matrica. Ir ļoti uzmanīgi jātīra, nedrīkst nekādā gadījumā saskrāpēt matricu. Un kameru mēģinām turēt tā, lai šater vai slēdža pogas, mēs nekādīgi viņas gadījumā nepieskārtos vai netīšām neaizķertu fotoaparātu izslēgšanas pogu. Un tagad uzmanīgi vienkārši tā knapi pieskaroties novedam otiņu vienreiz, divreiz un aizslēdzam ciet. Tādā veidā mēs daļu putekļu, kas nav stipri pielikuši, varam dabūt nost. Tas bija ar otiņu. Tāpat tiek darīts ar elektrisko otiņu. Viņa ir dārgāka, bet nav jāstiep balons līdzi, jo mēs varam elektrizēt viņu ar iebūvēto motoriņu. Un līdzīgi notiek ar speciāliem uzgaļiem, kas sūc gaisu iekšā. Pieslēdzam pie balona. Un uzspiežot uz spogu, pa šito galu tiek iesūkts gaiss. Un atkal atveram matricu vai atveram spoguli. Un knapi mēģinot nepieskaroties, mēs vienkārši pastaigājam pa dažādām vietām, kur tā kā ir tie putekļi. Ir vesela tabula ar kamerām un matricu tipiem un dažādiem šķidrumiem, kuri ir tiem piemēroti. Un tā, pirmais mēs uzmanīgi izņemam salveti. Viņu saslapinam, uzmanīgi nedaudz galiņu. Un tālāk atveram spoguli. Un tā ļoti uzmanīgi novelkam uz vienu pusi
un uzmanīgi uz otru pusi. Šī ir viss tāda tīrīšana, kas notīra gandrīz visu. Ja kaut kas ar šito nesanāk notīrīt, tad ir jāmaina matricas priekšējais stikliņš, kas var izmaksāt diezgan dārgi. Ir tādi gadījumi, kad kādi putekļi ar taukiem vienkārši piekalst, dēļ tā, ka matrica ir silta. Bet, ar šito man ir izdevies gandrīz vienmēr visu noņemt. Tālāk. Viss.